Tā kā pavasaris šogad aizkavējies, tiek plānots, ka līdeku saldēšanas periodu to nārstu laikā varētu pagarināt līdz 18. maijam. Vides inspektori ir īpaši vērīgi un regulāri pārbauda, vai makšķernieki nepārkāp noteikumus, vai nav izlikti nelegālie tīkli, tiek arī stingri sekots, vai visiem ir makšķerēšanas kartes. Šobrīd, kad ir jāievēro dažādi liegumi zivju nārstu laikā, vides inspektori pastiprināti seko makšķernieku gaitām un kārtībai uz ezeriem. Kamēr ezerus vēl klāja ledus, zemledus makšķernieki nesteidz tos pamest, bet vides inspektori pie viņiem dodas uz kāpuru ķēžu kvadricikla. Kārtējā reidā uz Lubānas ezera makšķerniekiem tiek lūgts uzrādīt makšķerēšanas atļaujas. Inspekcija ir augstā līmenī. Pēdējos šitos 2-3 gadus ir intensīva pārbauda un disciplīna ir ļoti ievērami palielinājusies. Šitā man uz gadu ir. Tas ir izdevīgāk. Tomēr tie 10 lati samaksā un tad var makšķerēt droši. No rīta paņēma foršu breksis man. Tāda rauda paņēma no rīta. Un tāds arī paņēma. Un vēl tur tādas priekš kaķiem. Atpūta galvenais adrenalīns. Kad vēlas laukā tāda zīve, tas ir kaifs. Šoreiz visiem pārbaudītajiem makšķerniekiem nepieciešamās makšķerēšanas atļaujas bija līdzi, taču citkārt ir pat līdz 4 protokoliem dienā. Par laimi ir tas, kad cilvēki saprot to, ka kontrole ir, un viņi arī būs, un tādēļ lielākā daļa jau ir apzinājušies to, ka lētāk ir nomaksāt par karti šos 10 latus uz gadu, nevis maksāt sodu. Par pirtajām licencēm aiziet naudiņa zivju fondam, kas tālāk arī principāli naudu iegulda zivju resursu atjaunošanai ezeros, ielaiž vienkārši zivis iekšā, pēc tam, lai makšķernieki paši varētu ķert. Nelegālos makšķerniekus vides inspektori ķer arī pretīm ezeram esošajā liegumā, kurā noteiktā laika posmā cilvēkam vispār aizliegts atrasties. Mēs atrodamies Lubāna Mitrāja sezonālajā liegumā Gomelis, kur no 1. aprīļa cilvēks nedrīkst atrasties, lai netrauciet, kā mēs redzējām, šiem te putniem, kas migrē, atpūsties un līgsdot pie šiem gulbjiem. Problēma arī tāda, ka ceļoties aizvēkstā ūdens līmenim, šīs visas pļavas, kas vasarā ir sausas, viss saplūst, viss šī zeme ir zem ūdens. Arī pēc kāda laiciņa mešs būs arī ūdenī. Šos ūdens ceļus labprāt izmanto zivis. Ja, piemēram, zivis, tas, kuras atrodas aizvēkstas upē, šīs pārplūstošās pļavas ļoti ideāla vietā nārstama, bet ir problēma tāda, ka ļoti strauji ūdens līmenis atkal krītas un visi šie zivju ikri un mazuļi, diemžēl, izkalst uz šīm pļavām un viņi nespēja atgriezties aizvēkstas upē. Lai neiejauktos dabas procesos, inspektori lūdz ievērot noteikumus un neatrasties liegumā Gomelis laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Citādi noteikumu neievērotājiem tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.